Labdien! Es esmu Ivars Godmanis, augstskolas RISEBA maģistra studiju programmas lielo datu analītika direktors. Mūsdienās dati ir viss. Nevelti ir teikts, ka dati ir galvenā valūta, vērtība, bez kuras īsti nevar vairs darboties ne moderns biznesa uzņēmums, ne arī organizācija, ne jebkura cita institūcija, kura cenšas būt moderna un kura cenšas būt efektīva. Mēs augstskolā RISEBA šo programmu izveidojām jau 4 gadus atpakaļ, balstoties uz pasaules vislabāko pieredzi, tā skaitā Harvarda universitātes pieredzi, arī citu vadošo augstskolu pieredzi. Un izveidojam šo programmu ar vienu mērķi – sagatavot jūs, kas studē šo programmu, par datu speciālistiem. Par datu speciālistiem tas nozīmē cilvēkiem, kuri māca iegūt datus, tagad ir moderni teikt, rakt datus, apstrādāt viņus, iztīrīt vai preprocesēt, dziļi analizēt, vizualizēt un kopumā būt noderīgiem vai nu biznesa uzņēmumā vai organizācijā ar savu māku un prasmi darīt šo darbu, kam ir liela vērtība kopā biznesa un arī uz organizāciju darbībā. Šī programma ir domāta cilvēkiem, kuri ir gatavi intensīvi studēt un apgūt pietiekoši plašu loku. Es pasvītroju. Mēs neesam sašaurinājuši šo te datu analītikas pieeju, tāpēc mēs šī programmā mācam, sākot no tādām metodēm kā SPSS metode, ekonomikas datu apstrādē, plaši zinām, pasaulē izmantojam, sevišķi arī Harvardas universitātē, līdz pat SQL valodas izmantošana relāciju datu bāzēs. Tas ir dati, kas ir vairāk vai mazāk tabulēti. Mēs mācām R-valodu un R-valodas izmantošanu, kas ir ļoti moderna, pat labam tieši datu apstrādē, pamatā biznesa ekonomisko datu apstrādē. Mēs mācām arī tādu modernu ļoti būtisku valodu kā Pythonu, ko pamatā gan mēs iekļaujam mašīnu mācības kursos, bet arī viņu var izmantot datu apstrādē. Papildus arī tādas lietas, kas ir ļoti svarīgas jau tagad, ko daudz uzņēmumu izmanto tādu lietu kā Power BI, Microsoft instrumentu. Mūsu pieeja, mūsu programmai ir sekoša. Pat tad, ja jūs nemākat kodēt, pat tad, ja jūsu zināšanas varbūt matemātikā nav pārāk dziļas, mēs jūs sagatavosim tādā veidā, ka mēs iepazīstināsim jūs ar šo te programmēšanas valodu un statistikas un tā tālāk pašiem dziļākajiem pamatiem. Un otrajā fāzē jau kā šīs te valodas izmantot konkrētu datu apstrādes, datu analītikas instrumentu, tā teikt, apguvē. Jāsaka tā, ka programma ir ļoti plaša un ļoti intensīva. Tajā pašā laikā apzinoties, ka jūs studēsiet maģistratūrā, jums būs iespējas apvienot šo te mācību procesu arī ar jūsu darbu, jo mācības notiks piekdienas vakaros un sestdienās svētdienās, katru otro nedēļu, un tāpēc jums paliks laika arī sagatavoties un studēt šo ļoti intensīvo, un es neslēpšu, grūto kursu. Tiem, kam ir nepārāk dziļas zināšanas statistikā, arī matemātikā, mēs pašā sākumā arī iepazināsim jums ar tā saucamiem daudzfaktoru analīzes kursiem, prognozēšanas metodēm, lai jūsu sagatavotība būtu pietiekoši tālāk jau attiecīgo datu analītikas instrumentu apstrādē. Atsevišķa sadaļa ir domāta tieši lieliem datiem, jo dati kļūs ar vien lielāku, ko tas nozīmē daudzveidīgāki, ar dažādu apgūves ātrumu, ar dažādu datu apjomu. Un šeit mums speciālisti no vadošām Latvijas IT kompānijām tādām kā Accenture, Emergent un tā tālāk speciāli pievērsīsies tieši lielo datu analītikai.
kurā jūs tiksiet ievadīti gan MapReduce, gan Hadoop instrumentu vidē un tā tālāk. Tā skaitā atsevišķi vēl gribētu atzīmēt, ka mēs lielu uzmanību pievēršam tiesu datu vizualizācijas metodēm, datu vizualizācijas instrumentiem, jo ir ļoti svarīgi datus parādīt tādā uzskatāmā veidā, tāpēc ir atsevišķi kurs, kas tieši ir veltīti datu vizualizācijai. Kopumā noslēguma programma sevi ietver tādas lietas kā mašīnu mācība. Šeit ir arī efektīvi Python valodas izmantošana, gan uzraugošās, gan neuzraugošās tā saucamās mašīnu mācības algoritmu apguvē, kas palīdzēs jums izprast, ko nozīmē mašīnu mācība un kā var mašīnu mācības elements izmantot datu analītikā. Šeit ir iekļaut arī izvēles kurs pavisam jauni, tā kā biznesa platformas, kuras pasaulē ir vadošās kompānijas, kā viņi strādā un kas tur ir pa principiem un kas tur tiek izmantoti pa instrumentiem, lai viņus izveidotu gan datu aplikāciju, gan datu platformu veidā. Par pasniedzējiem šajā programmā ir savākti labākie spēki. Tā skaitā mums ir profesori no Latvijas Universitātes, viesprofesori no citām augstskolām, tehniskās universitātes. Tā skaitā arī mums ir ļoti nopietni mācību spēki no reālajām vadošām IT kompānijām, Accenture, Emergent, kā jau minēju, un citām. Ir arī pie mums arī ļoti efektīvi strādā cilvēki ar lielu praksi ASV, kas ir strādājuši vairāk kā 20 gadus lielo datu apstrādē analītikā. Tas viss kopumā, es ceru, dos jums iespēju tiešām apgūt šos te ļoti mūsu dienās nepieciešamos prasmes, rīkus, un tā tālāk jūs būtu noderīgi savā darbvietā, savā biznesa uzņēmumā vai arī organizācijā. Pašas studijas ir izjūt no tā, cik jūs esat studējuši 3 gadus vai 4 gadus, bakalaura studijās 1,5–2 gadu garumā. Jāsaka, ka jau 4. kurs veiksmīgi maģistratūru beiguši mūsu programmu, un pieaicinot objektīvas vērtēšanas komisijas locekļus gan no IT kompānijām, gan universitātēm, atsauksmes ir bijušas labas. Es ceru, ka jums arī izdosies šo programmu apgūt, un es domāju, ka tas jums ļoti noderēs tālāk jūsu darbā, praktiskā darbā, gan biznesa uzņēmumā, gan organizācijā. Lai jums veicās!